Šķēpi par jaunās slimnīcas būvniecību tiek lausti joprojām. Ja vieni uzskata, ka viss atbilst likuma normām, tad Latvijas zaļā kustība neatkāpjas no viedokļa, ka saskatāmas vairākas pretlikumības. Sijā Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiāles būvniecības vietā Stendas ielā 1 pašlaik jau redzamas pirmās izmaiņas. Teritorijai apkārt appildes norobežojums, kurā pašlaik notiek darbi izmantojot smago tehniku. Tikmēr biedrība Latvijas zaļā kustība vērsusies Talsu novada domē ar prasību atcelt topošās slimnīcas būvatļauju, jo tā kustības vadītāja Jāņa Matuļa prāt ir izdota nelikumīgi. Kā galvenās pretlikumības tiek norādīts, ka ir pārkāpts būvniecības likums un likums par pašvaldībām. Un, ja sākotnēji slimnīcu bija paredzēts būvēt Ezera un Draudzības ielas krustojumā, tad izvēloties Stendas ielu 1 izdarīts pārkāpums, jo nav tikus rīkota publiskā apspriešana un noskaidrots iedzīvotāju viedoklis. Turklāt bijis nepieciešams arī detālu plānojums. Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Decis Letai norādījis, ka Latvijas zaļās kustības rīcība ir ļoti politizēta. Turklāt Matuļa kungs ir aktīvs politiķis. Kustības iesniegums tiks izskatīts paredzētajā kārtībā mēneša laikā. Tomēr Dedzis norāda, ka teritorijas plānojums atļauj būvniecību, un to skaidrojuši gan juristi, gan būvvaldes speciālisti. Tiks prasīts atkārtots juristu viedoklis, pēc kā vadoties tiks izlēmts, ko darīt ar iesniegumu. Jau pirms mēneša tika parakstīti līgumi par jaunās slimnīcas projekta īstenošanu, par ēkas būvniecību ar Sijā ostas celtnieks, par būvu uzraudzību ar uzņēmumu L4 un par autoru uzraudzību ar Sijā Ozola un Būla. Mātulis norāda, ja administratīvais akts par būvatļaujas izsniegšanu netiks anulēts, biedrība plānotu apstrīdēt administratīvajā tiesā.